Поговорим об образовании. Министерство образования ищет способы сэкономить, как и другие министерства, и о тех путях, которые видны из кабинетов Министерства образования для того, чтобы сэкономить для бюджета следующего года. Об этом мы прямо сейчас и поговорим. Также, разумеется, поговорим и о готовности к празднику песни и танцев школьников, который начинается уже 5 июля, буквально послезавтра. Об этом всем подробнее мы поговорим вместе с министром образования и науки Даци Мелбарда. Я приветствую в этой студии. Здравствуйте. Labrīt. От первого лица. На этой неделе Министерство финансов обобщило общие идеи, которые предоставили различные министерства отраслевые по экономии средств. И, насколько я понимаю, Министерство образования готово сэкономить примерно 22 миллиона евро. Расскажите, пожалуйста, в чем заключается план Министерства образования по экономии бюджетных средств? На чем видите возможность сэкономить? Sākšu ar to, ka ir jāizskaidro šis taupīšanas process. Tātad sākotnēji Finanšu ministrijas nosauktās taupīšanas summas katrai ministrijai pēc Finanšu ministrijas noteiktas formulas ir šobrīd jau tomēr diezgan koriģējušās. Ļoti agrīnā stadijā katra ministrija ir tikusies ar Finanšu ministriju un ar sociālajiem partneriem un skaidrojusi, ko reāli šī Finanšu ministrijas nosauktā summa nozīmētu nozarēm. Šajā gadījumā Izglītības zinātnes ministrijas pāraudzībā ir 6 nozares. Ja? Tā nav tikai izglītība, ir zinātne, sports, jaunatne, latviešu valodas saglabāšana, kosmosa nozare, ko reāli nozīmētu šāds 22 miljonu samazinājums. Ja? Visas šīs sarunas notiek publiski, tāpēc bieži vien sabiedrība uzzina arī dažādus scenārijus un pārprot un uzskata, ka tie ir tādi izlemti jautājumi. Patiesībā neviens no šiem jautājumiem līdz galam nav izlemts. Reāli galējās budžeta aprises mums būs skaidrs augusta beigās rudenī, jo katrās sarunās, kad mēs skaidrojam viens vai otras pozīcijas mazinājumu, politiski šie lēmumi var mainīties, jo galā vispār gala lēmumu pieņem Latvijas Republikas Saeima. Mūsu uzdevums ir šobrīd skaidrot, kāds ir reāls sekas tam, kad finansējums tiek samazināts. To mēs darām, un šajā brīdī mēs esam situācijā, kad Izglītības zinātnes ministrijas budžeta samazinājums nebūs lielāks par 8 miljoniem. Šobrīd mēs strādājam pie tā, lai samazinātu ministrijas un tās padotības iestādes administratīvās izmaksas, novērstu dublējošās funkcijas, strādājam pie iestādes apvienošanas, skatāmies, kā mēs varam ekonomēt, samazinot uzturēšanas izmaksas, radot ietaupījumu komandējumiem, tehniskām izmaksām. Protams, kaut kāds ļoti, ļoti neliels mazinājums skars katru nozari, bet mēs maksimāli strādājam pie tā, lai šis mazinājums neskartu šobrīd vairākus gadus veiktos lielos ieguldījumus pedagoga atalgojumā, izglītības kvalitātes uzturēšanā, bērnu labūtībā. Nekādā gadījumā šie griezumi to nevar skart. Vienlaicīgi šajā procesā izgaismojas arī tādas turpmāk diskutējamās lietas izglītības pārvaldībā kopumā un arī citās mūsu nozarēs. Ir skaidrs, ka mums ir būtiski jāpārskata sporta finansēšanas modelis, bet es ar to negribu uztvērt, ka sports tagad būs tā nozara, kurai būs lielākais finanšu samazinājums nekādā gadījumā. Ir arī skaidrs, ka mums sabiedrībā ir nepieciešama diskusija, un es uzsveru diskusiju, un tie nav izlēmti jautājumi par to, vai Latvijā, kurai ir ierobežota līdzekļi, joprojām ir nepieciešama 14 gadi vispārējā izglītībā, kad tas sākot ar 5 gadu vecumu, kad sākas obligātā izglītība, un beidzot ar 18-19 gadus veciem jauniešiem, kas joprojām mācās vidusskolā. Mēs zinām, ka lielākajā daļā Eiropas valsts jaunieši jau 17 gadu vecumā dodās uz koledžām un augstākās izglītības iestādēm vai iet darba tirgū. Tad mums ir nepieciešama saruna par to.
Tāpat mums ir nepieciešams strādāt pie profesionālās izglītības, arī pārskatīšanas, finansēšanas modeļu, un arī šeit ir jādomā par to, kā mēs veidojam modeli, kas ir 3 gadi plus 1 gads, kad mēs šos pirmajos 3 gados samazinām vispārējās izglītības priekšmetu apjomu, un ja kāds jaunietis pēc profesijas iegūs vēlas tomēr iet studēt augstskolā, tad viņš papildus izvēlsot to 1 gadu, kas arī ir citādāka pieeja, kā mēs būvējām profesionālo izglītību un arī tā skaitā to finansējam. Tā kā ir tādi vairāki jautājumi, par kuriem mēs redzam, ka nākotnē ir jāturpina darbs, bet vēlreiz gribu uzsvērt, ka šie nav izlēmtie jautājumi, tur patiešām ir nepieciešams rūpīgas sarunas, un jebkurā gadījumā šāds, visus šādus gala jautājumus, tā skaitā, cik pareizi ir arī budžeta griezumi, izglītības jomā, to tomēr izlēma lēmumu pieņēmējs, kas ir Latvijas Republikas Saeima. Mēs šobrīd tad liekam uz akcentu to, ka mēs skaidrojam, kāda ir tie iespējamie scenāriji un tā teikt, sliktā ситуация mazāk кайtīgais сценарий. Да, в нескольких словах отскажу, сказанное госпожой министром. Итак, цели Министерства финансов, понятно, заявленные, они в ходе обсуждения меняются. И вообще несколько раз министр подчеркнула, что вопрос это политический, поэтому принимать итоговое решение должен Сейм при рассмотрении бюджета. И вообще надо напомнить о том, что в ведении Министерства образования целых 6 направлений, помимо, собственно, образования и науки, это еще и спорт, и космос, и сохранение латышского языка, и во всех этих направлениях, их надо курировать, и готовых решений нет, поэтому будет ясно только в ходе обсуждения, которое продлится непосредственно до принятия бюджета Сеймом. Но в данном случае министр подчеркивает, что последствия на содержание образования и на зарплатах педагогов это не скажется. В основном речь идет о пересмотрении структуры самого министерства, подведомственных учреждений, экономии на каких-то технических издержках, на командировках и так далее. В данном случае задача министерства как раз подчеркнуть о последствиях, которые могут привести к экономии в сфере образования и науки. Вы заявили о том, что необходимо пересмотреть финансирование спорта. Могли бы вы подробнее рассказать об этом? В чем вы видите необходимость пересмотра самого по себе принципа финансирования спорта в Латвии? Nesen tika publiskots arī Knāba ziņojums par sporta finansēšanu, kur Knābs norāda uz vairākiem arī interešu konfliktiem, kas ir nešaubīgi jāņem vērā Izglītības zinātnes ministrijai plānojot sporta finansējumu. Tāpat es absolūti pieņemu kritiku, ka šobrīd sporta finansējums neiet kopsolī ar sporta politikas pamatnostādnēm. Es no savas puses pilnīgi un absolūti piekrītu kritikai, ka nepietiekoši šobrīd tiek finansēts bērnu jauniešu sports un tas, ko mēs saucam par tautas sportu. Un līdz ar to ir jābūt tādai sporta finansēšanas sistēmai, kas ir spējīga strādāt uz visiem šiem mērķiem. Tāpat mums ir jāveido tāds sporta finansēšanas modelis, kurš ir caurspīdīgāks un pārskatāmāks un nerada bažas par interešu конфликтiem. В данном случае КНАП недавно заявила о том, что в финансировании спорта возникает вопрос конфликта интересов. Вместе с тем министр не принимает критику относительно того, что развитие юношеского спорта было недостаточно. Но факт остается фактом. Нужно сделать финансирование более прозрачным для того, чтобы такого рода вопросов относительно прозрачности и конфликта интересов не возникало. Вернемся к образованию. Все-таки это одна из главных функций Министерства образования. Хотел бы уточнить, как в данном случае гарантировать, что не скажется экономия на качестве образования, на его содержании и на зарплатах педагогов? Mēs vienkārši nepiedāvājam tādu scenāriju, ļoti vienkārši, un tas arī tiek pieņemts ar absolūtu izpratni.
Otra lieta, mēs ne tikai nepiedāvājam pedagoģu algu samazinājumu vai ekonomiju, piemēram, uz mācību priekšmetu, uz mācību līdzekļu iegādi, pedagoģu profesionālo pilnveidi. Mēs šobrīd strādājam pie tā, lai turpinātu īstenot jaunu vispārējās izglītības finansēšanas modeli, kas saucās Programma skolā. Un joprojām esam apņēmības pilni jau uzsākt šī modeļa īstenošanu no jaunā mācību gada. Šobrīd arī ministra kabinetā mēs virzām ministra kabineta noteikumus, lai papildus iegūtu finansējumu atbalsta personālam skolā, kas atbalsta personāls ir nepieciešamais atbalsts skolotājiem, lai viņi labāk varētu koncentrēties uz savu pamatu darbu, proti mācīt bērnus. Tā kā, un arī turpināsim mēs strādāt pie tā, lai pilnā apjomā Programma skolā finansēšanas modeli ieviest no 2026. 2027. mācību gada, kas vienlaicīgi nozīmē, protams, arī sārunu ar pašvaldībām par skolu tīkla sakārtošanu. Un skolu tīklu sakārtošanai arī ilgtermiņā vajadzētu dot pozitīvu efektu uz изглитības kvalitāti. Итак, сценарий уменьшения средств финансирования зарплат педагогов просто не предусматривается. Наоборот, министерство работает над подготовкой программы в школе. Это, собственно, система, которая могла бы изменить и сделать более справедливый само по себе начисление зарплат педагогам. Об этой системе мы тоже не раз говорили и продолжим также информировать. Ну и длительная проблема в современном латвийском образовании – это нехватка педагогов. Как вы видите возможность ее в следующем году, решить не едва ли, а вот, по крайней мере, уменьшить ее влияние? Es sākšu to, ka pedagoģu trūkums ir ne tikai Latvijas problēma, tā ir starptautiski apzināta problēma. Es pati piedalījos martā, es pareizi atceros, pedagoģu samitā, kur OECD nāca klajā ar savu ziņojumu un vērs uzmanības to, ka tā ir tāda, viens no tādiem lieliem riska faktoriem izglītības kvalitātei kopumā OECD valstīs, un akcentējot to, ka ir liels skaits pedagoģu, vecuma posmā pēc 50 gadiem, kas nozīmē to, ka, protams, agri vai vēl šie pedagoģi aiziet pelnītā atpūtā, un mums nepietiekoši ātri izglītībā ienāk jauni pedagoģi. Tad tas nozīmē to, ka mums ir jāstrādā ar augstskolām pie tā, lai sagatavotu laicīgi jaunos pedagogus un lai noturētu to skolās. Šim nolūkam tiek veidots arī dažādas programmas, gan mācītspēks, gan mēs joprojām arī darbojas iespējamā misija. Mēs domājam par to, kā nodrošināt pirmo tā saucamo uzsākumu gadu, jeb indukcijas gadu pedagogam, kas ir sācis strādāt skolā, lai viņam būtu gan papildus finansiāls atbalsts, gan mentora atbalsts. Bet kopā, ja mēs skatāmies uz Latviju, tad Latviju šajā brīdī, tad mēs nevaram teikt, ka ir liela drāma jautājumā par pedagoģu trūkumu. Šobrīd visā Latvijā nav aizpildīti 3% pedagoģu vakanču. Lielākais pieprasījums pēc pedagogiem ir Rīgā. Un, tā situācija no mūsu skatu punkta ir absolūti šobrīd menedžējama. Tas, kas ir jāatzīst, ka viena no lielākām problēmām ir saistīta ar otrās svešvalodas ieviešanu, kurai ir jābūt vienai no Eiropas Savienības valodām, un šeit mums notiek šobrīd sekmīga sadarbība gan ar Gētas institūtu, gan ar Francijas institūtu, gan ar Spānijas vēstniecību, lai mēs ieguldītu daudz lielākus līdzekļus skolotāju pārkvalifikācijā un palīdzētu skolotājiem tad būt gataviem mācīt šo otro svešvalodu. Министр образования и науки Даца Мелбарде заявил о том, что общая глобальная проблема нехватка педагогов, в том числе для стран OECD, и в данном случае общий принцип недостаточно быстро появляются, входят в систему образования новые педагоги. Нужно работать над тем, чтобы их готовить и удерживать. Вместе с тем, как заявила министр,
ситуация в Латвии не драматическая. В данном случае в том числе работают над нехваткой педагогов, которые бы обеспечивали второй язык обучения. Речь идет о подготовке учителей, которые бы обеспечивали обучение какого-то языка Европейского Союза. Напомню, что недавно было принято решение о запрете предоставлять возможность изучать как второй иностранный язык русский, и, соответственно, сейчас идет работа с институтами Гёте и другими представительствами различных стран для того, чтобы такую работу обеспечить, таких педагогов обеспечить. Вот вы назвали эту ситуацию не драматической, но все-таки в каких-то школах там, целыми месяцами не обеспечивается, например, там, изучение географии. Такие случаи не единичные. Поясните, пожалуйста, почему вы не считаете, что это драматическая ситуация? Es jums minēju tīri pēc statistikas, ka šobrīd visā Latvijā nav aizpildīti 3% pedagoģu vakanču. Nevis 30 vai 20, bet 3%. Tas nozīmē, ka, ja kaut kur ilgstoši nav skolotājs, varbūt iespējams, ka kāds skolotājs slimo. Tur jāskatās atsevišķi gadījumi. Jā, bet es piekrītu, ka šī situācija reģionāli atšķirās. Ir reģioni, kur tā situācija ir labāka, bet mēs, piemēram, zinām to, ka, piemēram, Rīgā tā situācija ir sliktāka, jo Rīgā ir viens no augstākiem skolēnu skaitiem arī uz vienu pedagoģu slodzes likmi, un līdz ar to mums, acīm redzot, ar Rīgas pašvaldību kopā ir vairāk jāstrādā un jādomā, kā šo ситуацию изсинать. Ситуация не драматическая, потому что статистика сама это показывает. По словам министра, 3% незаполненных вакансий. В Риге, правда, получается, Рига на фоне других самоуправлений выглядит хуже. Надо разбираться в каждой ситуации отдельно, считает министр. Нам пишут наши слушатели вот по поводу приема в 10 класс. В публичном пространстве существует информация о том, что при поступлении в 10 классы возникли большие вопросы к форме подачи заявлений. Напомню, что они подавались в этом году электронно. Родители школьников обеспокоены тем, что невозможно понять, приняты ли их дети в желаемые учебные заведения. Зарегистрироваться можно было лишь в течение 3 дней. Сейчас нет доступа к данным о свободных местах. Что делать, если ребенок не зачислен в желаемую школу? Будет ли организован повторный прием? Кто за это отвечает? Можете прокомментировать? Šie jautājumi ir saistīti ar pašvaldību, kādā veidā pašvaldība un arī pašas skolas organizē savu jauno audzēkņu uzņemšanu. Tā kā, šajā ziņā ministrs nevarēs nokomentēt to, kā vienā vai otrā skolā, vienā vai otrā pašvaldībā šis darbs tiek organizēts. Ja? Es varu tikai aicināt pašvaldības pārliecināties par to, ka visas sistēmas ir saprotas un lietotājiem draudzīgas. Понятно. Это вопрос самоуправления конкретно, поэтому министр воздерживается от того, чтобы его комментировать. 5 июля начинается праздник песни и танцев школьной молодежи. За его организацию отвечает Министерство образования и науки. Как вы оцениваете готовность в этом году? Один из рисков, это вот мы помним, как 10 лет назад случилось неприятная ситуация, когда дети оказывались в плохом самочувствии, падали в обморок. Как этого избежать в этом году? Sāksim ar to, ka es gribu pateikt paldies svētku rīcības grupai, kas ir ļoti daudz darījusi, lai dziesmu deju svētkus kvalitatīvi sagatavotu. Šobrīd vērtējot to, kāds darbs ir padarīts un arī pašai vadot rīcības komiteju, es redzu, ka ir ļoti augsta gatavības pakāpe. Mēs esam lielu akcentu svētkus rīkojot likuši uz bērnu labbūtību un drošību, lai būtu sabalansēti šie jautājumi ar māksliniecisko sniegumu un lai bērniem kopumā būtu pozitīva pieredze. Tas, kas ir jāsaprot, ka svētki notiek pēc 10 gadu pārtraukuma, šo 10 gadu laikā bērni ir mainījušies, pasaule ir mainījusies. Pētījumi parāda to, ka bērnu noturība nekādā veidā, diemžēl, nav uzlabojusies, ne fiziskā noturība, ne mentālā noturība. Līdz ar to jārēķinās, ka bērni ģibs. Bērni arī šobrīd ģibst, gan mēģinājuma laikā, gan arī tad, kad skatas notiek. Bet galvenais jautājums ir, vai mēs esam gatavi šīm situācijām.
mums ir izstrādāts plāns, ko mēs darām, kā mēs sniedzam nepieciešamo palīdzību. Un esam gatavi katrai krīzes situācijai. Mums ir arī riska vadības plāns, kas ir arī detalizēti izspēlēts. Ir arī, varētu teikt, tāda galda izmēģinājuma situācijas bijušas, kur dienesti ir pārunājuši detalizēti, kāda būs rīcības modeļi visdažādākajās situācijās, kādas vien varētu rasties svētku laikā, kur satiekās liels skaits cilvēku, kur varbūt gan laika apstākļu maiņa strauja, satiksmes sastrēgumi un там līdzīgi. Министр оценивает готовность к празднику песни среди молодежи как очень высокую и благодарит участников организации этого праздника. Вместе с тем, надо понимать, что дети изменились, перерыв был значительный, 10 лет с момента очного праздника песни и танца для школьника. Ну и надо подчеркнуть, что дети меняются, при этом выдержка их не физиологическая, не физическая, не, соответственно, эмоционально не улучшается, поэтому надо понимать, что каким-то детям может стать плохо. Вместе с тем вопрос именно, как мы реагируем на это. Существует план реагирования, в том числе этот вопрос обсуждался и с различными институциями, которые бы могли участвовать и минимизировать, соответственно, и риски, и последствия. Ну что ж, мы надеемся, что на самом деле на этом празднике никому не станет плохо, а только наоборот он принесет много положительных, позитивных эмоций. Завтра в Домской площади, кстати говоря, мы будем говорить об этом подробнее непосредственно с самими участниками, молодыми людьми, которые примут участие в этом празднике. Мы благодарим вас за участие в нашей программе. Министр образования и науки Даца Мелбарда была вместе с нами в этой студии. Мы переходим к другим темам. Домская площадь. С добрым утром!